Derīgs. Tas bija domāts kā derīgs iepaļniekiem, bija ļoti labi noformulēts. Patriotisks. Tur bija cik viedoklis, ja? Harizmātisks vai patriotisks. Tagad jautājums. Balsojam, ja? Vēl ir kāda varbūt ideja? Mēs varam balsot par visu. Mēs ar vienīgi šī beigās. Mums ir trīs beigās. Mums ir divas, mēs esam dabūjuši, mums vajag trešo. Tāpēc, kā vajag? Brīvība ir iespēja pie nosacījumiem, lai mēs paši vienotos par savām prioritātēm. Tas nenozīmē, ka tās pārējās īpašības tiek izmestas mēslēnē, bet lai mēs saprastu prioritātes, lai mēs saprastu, kas ir tās, par ko mēs varam vienoties, kas ir tās trīs galvenās. Tātad godprātīgs un viens. Sportisks. Nē, mums vajag trešo brīdi. Trešais, es iesaku balsot. Jā, bet vai tā ir nostāvīs? Jo tur bija divas, viens bija par kaut kāds patriotisks un harizmātisks palikt beigās, ja? Nē, Harizmātisks. Kurš ir par harizmātisks, paceļ roku un patriotisks? Varbūt jums ir vēl kādi, kāds ir jūsu? Tātad jūs piekrītat, ka pa divām, ja mēs tagad balsosim? Jā. Godprātīgs un? Nē. Es atvainojos, patriotisks un harizmātisks. Tātad harizmātisks vai patriotisks? Tas, kas ir par to, lai šī trešā īpašība, ko mēs šobrīd izkristalizējam kā tās pašas svarīgākās, ir patriotisks, lūdzu paceļam rokas. Liku patriotu galds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 un harizmātisks. Es domāju, mēs darām tā, mums ir top 4 jātaisa. Nē? Vienu roku. Es aicu tā vēlreiz paciet to harizmātisko. 1, 2, 3, 4, 5, vienu rokiņu, 6, 7, 8, 9, 10. Nu, vairāk. Harizmātisks ielikt. Ielikt. 18. Patriotisks ietilpst vārdā viens. Liepais mērķis. Es domāju, viens pavisam noteikti ietvers arī ļoti daudz, man liekas, viss šīs īpašības ietver vēl sevī kādu. Un atceramies, ka šī spēle un pārējās īpašības jau arī nav vispār zemē metams, viņas ir tikpat svarīgas, bet mēs esam tikuši pie 3 galvenajām. Tātad godprātīgs, viens un harizmātisks. Tātad tās uzrakstam uz atsevišķas lapas. Godprātīgs, viens un harizmātisks. Es domāju, patriotisks tad arī ir tajā vietumā iekšā, jo cilvēks, kurš... Grib būt mērķis. Viedā viņš gan nav iekšā. Viens tās ir tāds. Tas ir gudrība, tā ir tālredzība, tās ir tāds. Nevajag jau. Patriotisks ir pilnīgi. Tas ir vairāk par 100. Godprātīgs tas ir skatoties pret ko. Harizmātisks arī nav patriotisks. Patriotisks nav iekšā. Mums mēram nav jābūt godīgam valsts. Mēs tā izvēlējam. Šoreiz viņš ir atrast. Es domāju, ka mums vajag līderi harizmātisku, kurš vēl kā sevi būs pusi. Mums vienalga, vai pa labai, pa kreisi, kā bija. Viens ir gudrība, tā ir tālredzība, tā ir gudrība, tā ir tālredzība. Bet godprātīgs. Bet tur nav viens, tas nav, tāds nav patriotisks. Patriotisks, kad tu stāv un krīt par savu pilsētu, savu ģimenes, savu valsts. Tas ir nejaucams līdz. Es domāju, ka mēs, ņemot vērā šo te tiešām, gan spēcīgi atmēt, ka tiešām, ka tas ir, liekam, 4 īpašības, jo tiešām es aicinu jūs atbalstīt to, ka mēs izvirzam 4 īpašības. Vai jūs piekrītat? Tātad harizmātisks un patriotisks, jo patriotisks tiešām arī ir ļoti svarīgs, un šeit bija pusi uz pusi apmēram.
Un kas vēl ir interesanti, es kādreiz, man likās, ka tas ir pārspīlēts, ka kur ir 5 latvieši, tur ir 6 viedokļi, bet tā jau mums iet. Bet ir ļoti forši, ka mēs varam vienoties un arī mainīt tā kā nosacījumus, tāpēc, ka ir svarīgi un ir svarīgi. Neviens jau neteikt, vai ir ļauns.